Nu jā, pie 1,2 km Sanita 4,5 sekundes. Tas ir joprojām turpatās uz vietas. 15. vieta, tā kā nedaudz uz augšu pat pēc salīdzinot ar starta numuru. Ieslēpojot šautuvē, Sanita noteikti ar pirmajām sportistēm vienlaikus var nogulties un šaut. Vienīgi tas attālums slēpošana uz priekšu, uz pirmo ugunslīniju līderēm ir nedaudz uz priekšu. Garāks gabals jāpaslēpo, lai sāk šaut. Slēpošana ātrums Somas, starp citu, bija ļoti augstu 5. vīriešiem šodien, tāpēc, ka viņiem bija visātrākā šaušana, pēc tam protokolā visātrāk slēpošana, ja kas tad iznāca Francijai pat visātrākā, jo visus 4 tur vērtēt kopā, bet individuāli tad bija jaunāk. Un reku straujuši līkums, tāds baigi neparocīgais, bet stāvais kalns arī ir iekšā. Nāksies tomēr šturmēt arī šeit augšā. Ļoti svarīgi ir nepārklanīties tik stāvos kalnos, noturēt tādu stāju, kurā vienādi tiek sadalīts slodzes starp rokām un kājām, neuzkārties uz rokām. To pie noguruma arī var redzēt, kad jau tā klanās, treneris saka, ka galva ir starp kājām, tad jau tik zemi noklanīšies. Bet šeit vēl pats sākums ir. Žan Mano sekundi priekšā pārējām skatīsim 15. bija kontrola atzīmē un šeit aptuveni. Tas pats, Buliņi ir tāpat 15. vietā 11 sekundes. Vienā nobraucienā paskaties no 4,5 sekundēm, un uz 11 sekundēm. Un krietni ļoti izratošās dāmas ir. Faktiski kāpums arī vēl bija klāt. Kāpums arī, ja te jauda ir, es domāju, ka tāda čamāšanās tad vajadzētu atslēgt, taktiku mazliet īsi pirms šaušanas tikai ieslēgt. Trīnieks jau izveidojis. 3 ir priekšā. Puls, jebkurā gadījumā būs augsts. Tā kā pirmais trīnieks tiešām ir atdalījies. Bet Pulfa, jaunā vācieta, ir šobrīd tikai 9. pozīcijā, 7,5 sekundes. Un Norvēģija. Arne Kleiva, mazliet viņa tad piedzītām kājām izskatās, bez tāda svaiguma. Pirmais trīnieks pagaidām tā kā pēc reitinga tikai mazliet mainītā secībā Norvēģija, Zviedrija un Francija, kas startēja arī pirmajā rindā. Francija priekšā. Zviedrija, Norvēģija. Tur gan ir starpība jau, tā jau ir starpība ar pārējām. Te ir krietni izstiepušās, jau 100 metiem aptuveni. Bet dāmām ir vēl kaut grūtāk prognozēt šaušanā, protams, un būs interesanti jau redzēt, kā izratosies viss pēc pirmās šaušanas, un pirmā šaušana guļus ir klāt. Šita, ka tik tādos mitrā, smagā, miglainā laikā vēja nebūs, bet, reku tāds neliels purināšana ir, bet nav horizontālā stāvoklī karodziņi. Jāsaka, no treneru viedokļa tas tāds bezvējš varētu būt. Skatīsimies, pēc numuru tiek ieņemts vietas, un kas ātrāk un kas visprecīzāk galvenais. Te ir svarīgi neklausīties, kas, 11 km/h, kur arī ir vēja virziens, krietni lielāks nekā... Francija pirmā sāk. Žan Mano 3 ir. Vācija pirmais garām, Itālija arī. Un pirmās 3, Austrija. kā pēc Fenšuji. Austrija tāpat ļoti labi. Polija arī, Somija arī, Ukraina arī bez papildus patronām, un to pašu Slovākija un Latvija pirmais garām jau bija, bet vēl ir šanse. 4 ir un 1 rezerves patrona, tas vēl nebūtu slikti. Tas jau ir krietni labāk nekā vakardien. Un ir ar 6 lodēm aizvērt ciet. Sanita Buliņa dodās uz otro apli. Aptuveni tāda arī būs. Ap 15. pozīciju varētu būt. 14. vieta jau ir, 15. tomēr ir Kazahstānas sportisti, tad Komol un tad Diksona, bet tā laikstarpība nav tik liela. Tur jābūt arī Buliņai tālāk. Diksona 17. un tad jābūt, Buliņa ir 18. pozīcijā. Jāsaka par Sanitu, tāda sajūta, ka iekšā ir, bet ārā nenāk, gaidu, kad viņai tā forma sprāks un pa īstam vaļā. Tas, ko mēs jau sen gaidām, un vajadzētu tam arī notikt. Treneri rāda, Francijas treneri parādīja, ka no centra pa labi, tātad vēja noteikti. Skaidrs, ka tas stāvu šaušanai neko neietekmē šie rādītāji, bet noteikti, laikam, zinātu pats sportists, kā ir izšāvis, varētu arī parādīt trasē.
Nu, tagad vakar stundā iespējams nedaudz vēsāks arī paliks Jaundeģa soli mīnus, vismaz no otrdienas vakar, kad sāksies jau 15 km, tātad, kamēr vēl nekas nenotiek, tu Jākab prasīja par tām grupām. Jā, nu 4 starta grupas, tātad pirmā sarkanā, kur ir pirmie 15 pēc pasaules kausa kopērtēm, nu tagad sākumā no pēnā sezonas kopērtēm. Līderu grupa. Tad ir zilā grupa, 16-30 labāk, un tad attiecīgi ir vēl zaļā grupa, kas veido. Un tad pēdējā ir bez marķējuma tāda, kas vispār kvalificējas pēc IBU punktiem. Un tad izsēja, nu, bet tur katrā ziņā, katrai federācijai sākumā, kur ir kā vājākie, var būt tikai viens sportists un tā tālāk, tur ir diezgan sarežģīti visu. 16. numurs var būt pirmajam no zilās grupas, bet nu, pirmais no sarkanās grupas startē nosacīti spēcīgākais tikai 3. starta grupā no 46. starta numura līdz iespējams 75. Nu, un tad vizuāli, ja kāds grib apskatīties Biatlona World mājaslapā, tur vislabāk arī uzzīmēts, tātad pirmie 15 tie, kā saka, vājākie, tad zilā grupa kopā, viens tāds no neizsētajiem, un tad sarkanā grupa, un arī tur viens no sarkanās, viens neizsētais, un pie tam starp šīm 2. un 3. grupu ir 60 sekundes, lai tas ātrākais uzreiz nepiedzītu klāt. Nu, un tad beigās ir tā zaļā grupa, kas veido visu to 4. starta grupu, tā kā, nu, tur būs jāielauz šajā starta kārtībā. Jā, man arī mazliet būs jāpaskatās, kā tas strādā. Bet intriga būs lielāka, to var garantēt. Viss tiek darīts, lai televīzijā būtu lielāka intriga, lai nav tā, ka pusvēl ir, un visi jau zina piedestālu uzvarētāju jau gandrīz pavisam droši, ja nu kāds Norvēģis tur no beigām vēl startē, jo viss nevar būt vienā grupā. Tad tas tā varētu būt, bet nu, protestu arī bija daudz, bet ir jau kaut kas līdzīgs, kalnu slēpošanas, slaloms, tomēr labi sākumā viss kopā, bet pēc tam tāpat no 30. vietas līdz pirmajai jau nav tas labākais sniegs, un tur arī liela starpība, bet tu esi pēdējais 30. Tā kā, nu, šādu eksperimentu grūti veikt IBU kausos, jo līderi nestartē, tad šeit... līdz ar to te visi pasaules līderi, Sanita Bulita arī redzams, Nu, nav tas asums, kādu es gaidu. No viņas es esmu redzējis viņu krietni jaudīgāku, nekā šeit. Reikā smuki nobraucienā sagrupējās, nekur neizvēršās, un Norvēģiet pa ārējo malu izbrauc, tad, lai neuzskriet virsū, un iespējams tur arī cietāks un slīdīgāks sniegs ir. Jā, jau izskatās šur, tur mežā jau tā kā mazliet spīd tā virsma, mazliet pieķer varbūt jau arī. Ja tāda glancīga. Sals, jā. Tomēr vakar stunda tāds pats laiks kā mums Somijā. 6:30 jau nedaudz pāri vakarā. Tas ir vienā laika joslā ar Somiem. Nu, tagad vairs nav tā, ka tur tās līderis izteikti būtu priekšā. Vienbrīd bija lielāka šīs starta. Nu, tagad ir tā kā apmēram tikko būtu startējušas. Atkal sagrupējušās, pievilkušas klāt pārējās sportistas. atzīme, un pēc tam attiecīgi nākamā ir jau 3,4. Nu, tur diezgan tuvu, bet nu, tur ir kāpums. Tur daudz kas var mainīties. Žan Mano tur bija priekšā, un Žan Mano ir priekšā arī šeit. Vācietis ir šobrīd 12. pozīcijā, arī ar vienu rezerves patronu. Pufa, kas tik labi vasarā startēja, iegāja lielajā izlasē, kas pasaules kausā jau debitēja. Viņi no tām 3 jaunām tomēr ar lielāko pieredzi. 2002. gadā dzimusi, tātad 22 pilni gadi. Nu, Biatlonā ir daudz tādas savienības arī dzīvē. Pufa ir kopā ar itālietu Lukas Hoferu. Jā, nu iepriekšējā atzīmē pie 3,2 km Sanita Bulita bija plus 28 sekundes, un tagad ir plus 45 gandrīz nu, jā, sekundes. Tur tas kāpums kaut ko iespēdo. Viņi ir 17. pozīcijā, tagad vismaz kāpums ir pēc šaušanas bija 18. No stāvu šaušana tojās, tie ir krietni lielāki mērķi. Lūk, kā tad jau pa mali sāk pozīciju. Nu, tomēr aizvējā te tāda sanāk saskriešanās. Miņkinen somieti, viņi zina, ka viņi grib būt kaut kur šaut tajā pusē, kur varbūt ar vēju labāk priekšā, jo te jau šau pēc vietas. Tur meitenēm nesaplūkties kopā, tur īpaši tagad šaurajā tiltiņā uzkāpa vairākas kopā. Tur uz emocijām neaiziet. Austrija bija ļoti augsts 4. vietā, pavisam maz trīniekam zaudējot. Tad tālāk jau bija Polija tālāk un Ukraina tālāk. Un tagad atkal trīnieks ir palicis, jo Zdočs ir atpalikusi nedaudz no līderiem. Nu, tēmas tiek mests krietni zemāks nekā vēl 200 metrus iepriekš. Žan Mano tagad pirmā, otrā Magnusson un
Nu, te ir sarežģīti. Niklēja trešā. Stāvs kalns augšā, diezgan garš, un tālāk seko līdzirums. Tad nekāda nobrauciena pa vidu nav.